Labdien, darbie skolēni! Es esmu vēstures un sociālas zinātnes skolotāja Irina Kozlovska. Šodien es gribu jums piedāvāt savu prezentāciju Junior Achievement Latvijā skolu un mācību uzņēmums. Kādi jautājumi mēs šodien paņemam un apskatīsimies? Pirmais jautājums: kas ir Junior Achievement Latvijā? Programmas no Junior Achievement Latvijā, kas ir skolu mācību uzņēmums, skolu mācību uzņēmums darbība, skolu mācību uzņēmuma aktivitātes, iespējas, SMU pieredze, skills iegūtas zināšanas, ISP eksāmens, secinājums un avots. Junior Achievement Latvija vai Jā Latvija ir viens no 40 Junior Achievement Eiropa un 118 Worldwide tīkla biedriem kopš 1921. gadā. Tas ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskas biznesa izglītības eksperts Latvijas skolas. Eiropas komisija atzinusi Jā Latvija par vienīgu pozitīvu iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbībā izglītību. Ja Latvija katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskas biznesa izglītības programmu pieejamību, aptuveni 120,000 skolēnu visa Latvijā, visas izglītības līmeņos. Organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītībā, izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunas uzņēmēju paudzes veidošanā. Mācību procesā saistots teoretiskas zināšanas ar praksi atbilstošu ekonomikai Latvijā un Eiropā un visā pasaulē. Mūsu skolā arī šajā gadā noslēgā līgumu ar Junior Achievement Latvijā, un jūs, skolēni, arī var piedalīties no šajā mācību gadā līdz šajā mācību gada nobeigumam dažādas aktivitātes, kurus piedāvāja šajā organizācijā Junior Achievement Latvijā. Un galvenais aktivitātes ir organizēt un piedalīties skolu mācībā uzņēmumā. Par to es arī jums tālāk pastāstīšu. Tā, var piedalīties skolēni ne tikai vidusskola un augstskola, un arī skolēni no pamatskola un arī sākumskola. Bet es pievēršu jūsu uzmanību, ka jūs esat vidusskolnieki, kādas iespējas ir vidusskolā, ja, šajā projektā. Un arī nākotnē, kad jūs iestājaties uz augstskolu, ja, augstskolā. Valdes priekšsēdētājs Jānis Krīvans, jā, jau sen viņš ir priekšsēdētājs, jā, un ļoti aktīvs un mūsdienīgais priekšsēdētājs, jā, šajā organizācijā. Un tad sāksim par skolu mācību uzņēmumu. Ja? Arī tie skolēni, kuri grib piedalīties šajā aktivitātē, ja, šajā projektā, var arī izmantot skolu mācību uzņēmumu kā projekta darbu. Ja jūs zinu, ka es pasniedzēju arī priekšmetu sociālas zinātnes 2 12. klasē, ja jūs arī izvēlējies sociālas zinātnes 2 eksāmenu un varbūt projektu darbu, jūs varat rakstīt savu projektu darbu caur skolu mācību uzņēmumu projektu. Ja? Un tad pievēršu jūsu uzmanību, kā var organizēt, kā var reģistrēt kompāniju, ja? Un arī kādas darbības jūs varat izmantot šajā pieredzē, ja? Un šajā pētījuma projekta darbā. Skolu mācību uzņēmums vai SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojušas raksturs. Skolu mācību uzņēmums mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcija un darbojas reāla vide. Skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. Skolu mācību uzņēmums nav juridiska statusa, tos pārstāv Junior Achievement Latvijā un arī skola, mūsu skolā.
Nu, šeit neliela statistika. Jūs varat redzēt, kā vairāk nekā 1000 SMU ir gadā, ja, kur piedalīs skolēni no 4. klase līdz 12. klasei. Arī viņi dabūt pirmu peļņu, piedalīties arī ir iespēja piedalīties cits bazārā, no idejas līdz biznesam. Un SMU darbībā laiks ir no 6 līdz 9 mēnešiem. Nākošais slaids jūs redzat, nu, kādi ir posmi SMU darbībā. Vispirms, pirmais posms ir SMU veidošanā. Jums jāreģistrēties vispirms pašiem kā skolēniem. Es arī varu parādīt, kā to ļoti ātri un viegli izdarīt. Ja? Jūs ieiet uz saitu Junior Achievement jau.lv un tūlīt es atveru. Jā, un šeit jūs varat redzēt, kā augšā ir informācija, kur var reģistrēties. Ja? Tūlīt jūs ieiet, jā, reģistrēties, šeit jā, augšā spiežat pogu un izvēlieties reģistrācijas skolēniem. Ja? Un spiežat arī pogu un pakāpieniski izpildiet visu informāciju par sevi, ja, kā skolēnu, izvēlieties reģionu, nu, piemēram, Rīgā, ja, izvēlieties novadu Rīgā, izvēlieties skolu, atradiet mūsu skolu, ja, tūlīt es atradu. Šeit ir ļoti daudz skolēnu skaits, ja. Vajag apskatīt visus, lai atrast mūsu skolu, ja. Redzat, ja, Talmācība vidusskola, Rīgas pirmā vidusskola. Izvēlieties skolotāju, ja. Tas ir mūsu skola. Talmācība, mums ir Rīgas pirmā vidusskola, tūlīt. Tas ir kļūdā, atvainojos. Tā Rīgas skolas, ne, tas nav Rīgas, šeit atvainot, Rīgas pirmā vidusskola, ja, un šeit jūs varat izvēlēties skolotāju, ja. Klases numuru, klases izvēlētas, ok, skaidrs, man jāreģistrēties šajā skolā, Rīgas pirmā vidusskola, nu tad jūs atrodiet mani, Irina Kozlovska, un pēc tam izvēlieties klases numuru, burtu un visu citu informāciju arī iesniegt pakāpieniski, ja, šajā tabulā, ja, izmantot. Un pēc tam jūs atsūtīt, nu, kad jūs pabeigsies reģistrēšanu, tad jūs atsūtīt manu savu reģistrāciju, es kā skolotāja apstiprināju viņu, un pēc tam es saņemu no jūsu pusi informācija, kā jūs reģistrēs, un jūs apstiprināja. Nu, šeit jūs redzat profilu no mana puse, kā skolotāja, ja? Un šeit es redzu skolēni pieteikumi un apstiprināšu jūs. Ja? Tas ir arī otra darba vieta, kur es strādāju, tur arī ir skolēni, kuri piedalījies šajā projektā. Ja? Tā, nu tad turpināsim tālāk manu prezentāciju, ja? Par skolu mācību uzņēmumu. Un kā izskatās vispār skolu mācību uzņēmumu darbs, ja? Un tas bija pirmais solis, ja, SMU veidošana, tas pats galvenais reģistrēšana, ja. Pēc tam, kad jūs izveidojat, jums vajag izprintēt likumu, dot vienu eksemplāru mani, es parakstījos un arī parakstījos mūsu skolu direktori, un tad jūs varat turpināt savu biznesu, ja, reģistrēt sev arī e-kataloga Junior Achievement un arī izmantot cits bazārs aktivitāti, kurš drīz būs 7. decembrī. Arī Junior Achievement ir kalendārs, var izmantot informāciju kalendārā. Tūlīt es jums parādīšu, kādas tuvojas laikos būs pasākumi, ja. Tūlīt šeit
jūs varat arī izprintēt no Junior Achievement vietnē kalendāru un redzēt, ka tuvākais pasākums mums būs 8. novembrī. Es arī aicināju jūs piedalīties šajā gada konference. Katru gadu Junior Achievement organizēja konference Uzdrīkstiet uzvarēt, kur piedalieties dažādas coachus, jā, dažādas cilvēkus ar savu pieredzi biznesā, un arī piedalās dažādas skolas no Latvijas. Ja? Un, ja jūs gribat arī piedalīties šajā konferencē, tad dodiet lūdzu man ziņu, uzrakstiet savu vārdu, uzvārdu un klasi, un arī atsūtiet savu elektronisku pastu. Un es jūs tad iereģistrēju, un tad jūs dabūjat bezmaksas biļetes, un 8. novembrī mēs kopā būsim Kipsalā konference, jā, un uzzinājam kaut ko interesantāku, jā, un paskatīmies interesantāku šovu, kā es teicu, jā. Nākošā, kā jūs redzat, ir arī dažādas projektas, līderi programma, TechTreks 24, jā, webināri, un arī 7. decembris būs smūgu pasākums Cits bazars ziemā, ja, kur piedalījās daudz skolēnu mācību uzņēmumus. Grib piedalīties ap 500-600 skolēnus mācību uzņēmumus, bet izvēlas tikai 250 skaitu. Ja. Tad vajag izpildiet e-katalogu visu informāciju par savu biznesu, ja, un ātrāk to izdarīt, ja, tad ātrāk jāreģistrēties, ja. Nu, un tad šeit jūs varat redzēt visu informāciju uz šajā mācību gadu. Es pievienošu arī tādu kalendāru mūsu kursā, ja, kur ir bloks Junior Achievement, un jūs varat arī redzēt vēlreiz, ja. Un paskatīties, kādas aktivitātes arī ir tuvajā laikā. Ja? Tā, un tālāk atgriežamies pie manai prezentācijai, ja? Un turpināsim. Tad otrais solis jums ir vai posms produkta vai pakalpojuma attīstībā, var ražot vai produktu, vai pakalpojumu, vai prototīpu arī. Un padomājiet šeit, no kādiem resursiem jūs tad ražojat savu produktu, pakalpojumu vai prototīpu, ja? Un kur jūs, ja, to būsiet ražot. Trešais solis tas marketinga plānošana, 4. smū darbībā, 5. sacensības un konkursi, smū fināls, mācību gada noslēgšanā, smū likvidācija un dažādas pieredzes, ja, nākotnē. Tālāk smū aktivitātes, kā jūs teicāt, iet no 6 līdz 9 mēnesiem, un sākums ir no septembrī līdz jūnijām. Nu, es rekomendēju likvidēt savu skolu mācību uzņēmumu māja vidū, ja, un tad atsūtīt vajag anketiņu nelielu, ja, par jūsu biznesu, un tad gada nobeigumā jums ir iespēja saņemt certifikātu, ja, no Junior Achievement skolu mācību uzņēmuma konkursa piedalīšanai, ja. Nu, kādas vēl dot Junior Achievement projekts, kādas iespējas, ja, skolēniem dot? Dažādas iespējas, kā jūs redzat, iespējas piedalīties dažādas mācību semināros, piedalīties arī konferencē, piedalīties arī Cits bazārā, dažādas International Student Companies festivālus un arī Latvijas smū finālā un Eiropas smū finālā arī. Šeit arī es pievienoju savā video materiālā, prezentāciju video materiālu, bet es tagad jums neparādīšu, tāpēc, kā šeit nav skaņa, bet arī varu jums parādīt YouTube kanāla viena video, ceru, ka būs skaņa, ja? Tas vispār par Junior Achievement Latvijā programmu.
tas viss. Tā, un tālāk. Nu, šajā saitā Junior Achievement ir ļoti daudz, tur ir atsevišķais loks, ja, kur jūs varat paskatīties arī dažādas citas video materiālus, arī webinārus no pagājušas gadus, ja, kā arī izveidot un kā iet darbībā skolu mācībā uzņēmumā. Ja. Un tad turpināsim tālāk manu prezentāciju. Ja. Un kādas vēl jūs dabūjat? Ja. Plūsas, ja. Vispirms tas ir jūs dabūt iegūtas zināšanas, ja, skills, kā es teicu. Veidojot skolu mācību uzņēmumu, skolinieki iegūst vispirms zināšanas uzņēmdarbībā, kā vispār, ja, prakse izskatās uzņēmdarbībā, pārdošanas prasmi, prezentēšanas prasmi arī jūs mēģiniet, ja, attīstīt šajā projekta zināšanas par finanšu analīzi, prasmi plānot savas finanses un prasmi darboties komandā, kas šodien ir ļoti svarīgi, ja, nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus, iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem, pieredzi ļoti daudzas dzīves jomas, saskarsme, organizēšanā, ierakstu CV, un arī starptautisko pieredzi un draugus visā pasaulē. Nopelniet savu peļņu, uzvaras garšu, iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu biznesa augstskola turībā un citas augstskolas, un arī iespēju iegūt Junior Achievement Latvijas certifikātu, kas dod priekšrocības iestājoties vairākas augstskolas. Un pēdējais moments, par ko es gribu jums šodien pastāstīt, tās ir uzņēmdarbības eksāmenis, ISP. 11 un 12 klašu skolēniem ir iespēja kārtot starptautisko uzņēmdarbības prasmu eksāmenu, ISP, un iegūt Eiropā atzītu certifikātu, kas apliecina uzņēmspēju kompetences apguvi. Certifikātu ir atzinušas arī Latvijas augstskolas, un tas skolēniem sniegt dažādas priekšrocības, stājoties augstskolā un izvēloties ekonomikas un biznesa virzībā studiju programmas. Starptautisko uzņēmdarbības prasmu certifikāts ISP var saņemt tie vidusskolēni, kas ieguvuši praktisku uzņēmdarbības pieredzi, veidojot un attīstot savu uzņēmumu Junior Achievement skolu mācību uzņēmumu programmas ietvaros un novērtējuši savas kompetences, aizpildot pašvērtējumu, kā arī nokārtojuši teoretisko daļu ISP eksāmenu. Eksāmenu interneta vidē var izkārtot no 1. maijā, un tā ir iekļaut 24 jautājumi. Šeit jūs redzat, kā izskatās certifikāts, ja, ar visiem zīmogiem, ja, un parakstiem. Un kāds galvenais secinājums mums šodien ir? Ja Latvija ir ļoti šodien mūsdienīga organizācija, kura palīdz jauniešiem no visas Latvijas īstenot sava biznesa idejas, apmācot uzņēmdarbības pamatiem. Tā attīsta skolēnu uzņēmdarbības prasmes un piedāvā dažādas jaunas iespējas, lai jaunieši kļūtu labāk un gudrāk. Un es kā ekonomikas un sociālās zinātnes un vēstures skolotāja arī aicināju jūs piedalīties šajā projektā caur mūsu skolu, caur manu pieredzi kā mentoru un skolotāju un izmantot šādu iespēju. Ja? Dodiet man lūdzu ziņu, uzrakstiet e-pasta vai caur e-klasi vai caur mūsu mobilu sistēmu, ja, kā jūs gribiet, un mēs varam apvienot jūs ar citiem skolēniem, neobligāti arī piedalīties tikai savā 12. klasēs līmeņā. Ja. Var arī apvienoties ar skolēniem no 11. klasē arī, un arī var apvienoties ar saviem draugiem no citas skolas, ja, piemēram, draugiem skola piedalījies arī Junior Achievement, jūs arī var apvienot kopā. Minimums skolu mācību uzņēmumā jābūt 2 skolēni, maksimums skaits ir 5, ja, komanda cilvēki. Tā, nu tad es gaidu, laipni lūdzam Junior Achievement projektā.
Tas ir avots, oficiālais vietne jau latvija.lv, un paldies par uzmanību. Ja jums būs kaut kādi jautājumi, tad droši rakstiet man, jā, es atbildēšu, un ceru, ka mums būs ļoti laba un interesanta sadarbība. Visu labu, uz redzēšanos!